Ar keramiku es pirmo reizi tā blīvi satapos, kad vēl mācoties parastajā skoliņā, bija iespēja nākt uz šejieni veidot svilpauniekus. Un mani sagaidīja un mācīja Ausma Skirmante. Es tā aizrāvos ar tiem svilpauniekiem, kad es izlēmu, ka būšu keramiķe. Bet Ausma mācot to keramiku visu laiku atrunāja, ka tas ir smagi, visu laiku māls, visu laiku netīrībā, tas ir grūti. Un tās Ausmas atrunas mani kā reiz pierunāja stāties tieši uz keramiķiem. Atnāca laiks stāties Lietišķajā vidusskolā, un es stājos tieši uz keramiķiem. Man ļoti gribējās, man ļoti patika, un Ausma vienmēr teica, ka tev domas ātrāk skrien, nekā tu vari izpildīt ar rokām. Īstenībā šis efekts ir palicis līdz šai dienai, jo man it kā jau ir izdomāts tas savs, brends Pumpunellas, un es tik un tā jau domāju par nākamo, varbūt par porcelānu, varbūt citi klājumi uz formām. Ar keramiku man nesanāk nodarboties uzreiz pēc Lietišķās vidusskolas, jo vajag iekārtot savu darbnīcu. Daugavpils Māla mākslas centra vēl nav. Es iestājos Mākslas akadēmijā Latgales filiālē uz gleznotājiem. Uz gleznotājiem jau ir vienkārši audeklu tu nopirkt vāri, eļas krāsu nopirkt vāri, kaut kāds nekāds tur talants bija. Laikam gadus 13-14 atpakaļ atveru Daugavpils Māla mākslas centru jau pēc renovācijas. Un tad es jau skaidri zinu, pie kā nākt. Es nāku pie Lilijas Zeiles un saku, gribu nākt un gribu sākt nodarboties ar keramiku. Sākās tie simpoziji. Es piedalījusies esmu uz šodienu visos. Viņi ir laikam 11 aiz muguras. Un sāku mācīties keramiku no ārzemniekiem. Sāku alkatīgi iesūkt visu, ko es ieraugu simpozijos. Katrā simpozijā ir 10 ārzemnieki, un ja bija 11 simpozija, apmēram 110 cilvēki ir gājuši cauri ar savu pieredzi, emocijām. Daudzi no viņiem ir draugi, visi kļūst gandrīz vai radi. Pēc simpozija ir depresija, kad ir tukšums, bet pats galvenais, kas notiek simpozijos, es iegūstu ļoti daudz pieredzes. Kā domāt, lai radītu mākslas darbu keramikā. Arī tehniski ļoti daudz ko iemācos, un tā soli pa solim veidojas tas Pumpunellas brends. Mēģināju dažādi, gan zāles, stiebrus, gan kaut kādas bitītes, un tad nācās vienkāršot un vēl vienkāršot, un es sāku novienkāršot līdz aplītim. Daudz draugi, mākslinieki, viņi saka, kāpēc tu taisi vienkārši formu, iedot formai arī jēgu. Un tad tās pirmās tādas Pumpunellas ar darbu ir dialogs, viņš tepat balts stāv. Šie ir tie pirmie tādi ar domu darbi, kad ja uz augšu skaties, tad tas ir aplis, kā sarunā, ka viens no vienas puses, otrs no otras puses, un cilvēki var sarunāties. Lai nopumpot vienu darbu, ir stundas jāpavada. Ja man dzīvē būtu viss ideāli, varbūt es nebūtu tik daudz sasniegusi, jo principā ir tā, ka tad, kad tev ir visādas problēmas un varbūt ir sarežģīti, tu vari tajā keramikā tā kā paslēpties, tu vari atnākt un strādāt te uzcītīgi, un ja tev tur kaut kas varbūt kādreiz jārisina, man jātaisa darba izstādē, un tad es varu aizslēpties aiz tās keramikas. No otras puses, tā keramika, kā bija bērnībā, tā arī tagad, tas ir kaut kas dzīvniecisks, kas pievelk. Tas, es nezinu, ka tev tur kaut kāds mala pikucis, kaut kāds čupa netīrības, un tu vari no viņas uztaisīt mākslu. Pumpunella vārds radās no pirmās personāla izstādes Rotko centrā. Darbi ir uztaisīti, podesti skaisti, viss super, un tagad vajag izdomāt nosaukumu. Pumpām un visiem aplīšiem ir tāds vārds kā homotētie, kad tie aplīši no lielāka paliek uz mazāku, un tai homotētie vēl ir princips, ka tas aplīts ar kaut kādu
proporciju paliek mazāks, un es atnāku Valentīnu, sauksim personāla izstādi homotētiem. Viņš saka, tāds savs vārds un tāds stokāto nevajag. Un tajā pašā laikā uzpēl tāda informācija, ka mani aiz acīm, tad, kad es nedzirdu, mani saukā par Runellu. Un cilvēki slēpi, viņiem liekas, ka es apvainošos un darbnīcā to lieto, un es, kad to nejauši uzzināju, es saku, ka Dievs, cik skaisti. Tā mēs arī nosaucām Pumpunella. Finālā ir ļoti jauki sanācis, ka labi viņš skan gan angliski, gan krieviski, gan latviski. Jebkurā valodā tas ir viegli izrunājums. Mans vārds uzvārds arī viegli izrunājums. Pašā dzīves sākumā, tad, kad es nācu uz šo telpu, mēs visi ļoti daudz strādājām tieši pie Latgales keramikas, Latgales forma, melnais dedzinājums. Un man sāka iezakties tāda doma, ka tomēr viņu vajag modernizēt. Jā, vēsturiskā forma jābūt un jāzina tā proporcija, jāzina, kādas trauku grupas bija. Tur Latgales keramika, Kurzemes keramika, Vidzemes keramika, viss tas, protams, ir jāsaglabā un jābūt. Bet, piedodiet, ar zirgu mēs vairs nebraucam uz darbu. Tieši tāpat ir ar to keramiku. Latgales keramiku, protams, ir jāsaglabā standartā, un viņiem jābūt keramikiem, kas to māk darīt. Bet runāt par to, ka jātaisa tikai latgaliskā un tā senā formā, es teiktu tā, muzejos viņa ir. Es nezinu, vai daudz būs piekritēji šim, bet es uzskatu, ka galvenais ir jābūt tam augšupējas ceļam un jābūt daudz jauniem cilvēkiem, uz ko tagad pieklibos. Ar citu Latgales keramika potnieku dienās atbrauc, tādu jaunu cilvēku ir ļoti maz. Tomēr pamats sastāvs jau ir diezgan vecs. Cilvēkus jāpieradina strādāt pie ļoti modernām tehnoloģijām, saglabājot to seno. Un tad tai Latgales keramikai iespējams būs jauna elpa. Un pierādījums tam, ka mums ir milzīgs potenciāls, ir tas, ka pusdienīgā keramika taisnī Latgalē ir. Un tagad ir otrs tas keramikas vilnis. Es uzskatu, viss iet uz augšu, tikai mums ir viens tāds iztrūkums jaunie cilvēki. Par mās nāk jauno keramiķu iekšā. Es esmu keramiķe. Esmu domājis par to, kāpēc izvēlējos tieši šo amatu, kā man tas dzīvē ir gadījies. Un droši vien tam ir kaut kāda likumsakarība. Tie cilvēki, kurus man dzīvē vajadzēja sastapt, kuri man ir ļoti daudz devuši, ka tas man ir radījis šo manu ceļu. Es domāju, kad mani pamudināja kļūt par mākslinieci tieši vizuālās mākslas skolotāja, toreiz zīmēšanas skolotāja Helēna Pīpiņa, kas, manuprāt, bija brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīga personība, un skolā kaut gan es mācījos labi, un es domāju, varēju izvēlēties jebkuru citu profesiju, bet tieši tā brīvība, tas prieks, kas staroja no šīs skolotājas, bija tas, kas mani mudināja izvēlēties mākslinieces ceļu. Un arī iepriekšējā klasē bija viens puisis, kas aizgāja mācīties uzreiz Lietišķās mākslas vidusskolu. Un es domāju, ka tas kaut kādā veidā arī man pavēra ceļu uz turieni. Un es domāju, kādu nodaļu izvēlēties. Un patiesībā es gandrīz iestājos tekstilu nodaļā, jo man ļoti patika tekstils. Un mana vecmama bija audēja. Un man tas bija tā kā pazīstams un tuvs. Bet keramikas priekšmeti, kas atradās manās mājās, un es neko nezināju, es nekad nebiju īstenībā veidojis pirms tam ar mālu, bet acīm redzot kaut kas tāds bija šis nezināmais, tas vēlēšanās uzzināt kaut ko jaunu, kaut ko tādu, kas man patīk. Un, rezumējot, es domāju, ka tas ir tāda tekošana savam aicinājumam. Jā, man varbūt kaut kāda tradicionālais pamats Lietišķās mākslas un šeit Latgales amatniecības tādas tradīcijas, kas man ir spēcīgi ietekmējušas, un arī es joprojām
veidojot kaut kādas tādas lietišķās mākslas priekšmetus, bet varbūt vairāk es tomēr domāju par tādu varbūt dekoratīvu lietišķo mākslu, vai arī tajā ietvert arī kaut kādu tādu jau citu vēstījumu. Ļoti mani ietekmējis ir arī mans dzīves draugs Ivo Falkmans, ir tēlnieks, un tas man ir ļoti palīdzējis saprast skulpturālo daļu, un mēs kopā daudz strādājam. Jā, mākslā ir svarīgs ir iedvesmas avots. Protams, ka māksliniekam arī mūza ir vajadzīga. Šajā gadījumā tiešām es varu teikt, ka dzīvē ļoti paveicies ir tas, ka es esmu kopā ar Mairetu, arī mākslinieci, kas ir keramiķa, un kad mēs iepazināmies un sākām arī kopā darboties, un viņas darbā iespējams ienāca tāda tēlnieciskas formas vairāk, un savukārt es sāku izmantot keramikas materiālus. Protams, tas, kad es mācījos Mākslas akadēmijā, un jau manā laikā tas, manuprāt, arī bija tas lielais solis, kas deva iespēju veidot darbus ar tādām mūsdienu tehnoloģijām, ar augstajos grādos apdedzināt, jo līdz tam varbūt mums Latvijā nebija tik ļoti izplatīta šī iespēja, un tad varbūt tas tomēr vairāk vilkos tādu tradicionālo, bet tieši tas, kad parādījās ļoti daudz dažādu keramikas materiālu un ļoti daudz krāšņu Latvijā, arī mūsu pedagogi, mūsu skolotāji arvien vairāk brauca uz ārzemēm, dažādiem simpozijiem, atgriezās, stāstīja, rādīja, iespējas kļuva daudz plašākas nekā viņas bija. Tas laikmets, kurā mēs dzīvojām, neatkarīgā Latvija patiesībā atvēra robežas mākslā. Tas bija tāds pavērsiens, ka tas vārds koncepts deva tādu vēlmi un vajadzību savus darbus definēt. Tie bija ne tikai skatāmi, bet viņiem arī seko, tas stāsts par darbu. Un es varbūt ne tieši keramikā, bet varbūt vairāk tādā vides mākslā. Mēs kopā ar Ivo daudzus gadus braucām uz Pedvālu, veidot darbus, kas ir tieši pakārtoti kādai no tā gada tēmām un veidot viņus pēc ar tādu virsvēstījumu, ar konceptu. Jā, es nezinu, man liekas, ka katram darbam vairāk vai mazāk ir šis stāsts, ir tas vēstījums, vai viņš ir caur materiālu, vai viņš ir tieši caur to ideju, vai caur kaut kādu tēmu, kurai mākslinieks gatavo to, bet arī pat lietišķiem traukam ir savs vēstījums, ir savs stāsts. Vai ir viegli būt māksliniekam? Es teikšu, ka jā un nē. Man liekas, ka viegli ir tad, ja tas ir tavs ceļš, kuru tu patiešām ar prieku ej un apzinies, ka tas ir tas, ko tu visvairāk vēlies. Un es varu teikt, ka man ir palēmējies, jo man tā ir. Es esmu ļoti priecīga un laimīga, un tad varbūt tās citas grūtības, iet otrajā plānā. Katram no mums ir kaut kāda izaicinājuma, kaut kādas lietas, kaut kāda dzīves periodi, kad ir grūti, un varbūt, ka tas ir tieši labi, ka caur to arī kaut kas jauns piedzimst, ka mēs kaut ko pārvaram, kaut ko izmainam savā dzīvē. Ja man būtu tāda otra iespēja izvēlēties kaut ko citu, es neizvēlētos, jo es patiešām esmu priecīga par šo savu izvēli, kas ir ļoti daudzveidīgi īstenībā. Tagad, ja atrodamies Daugavpils Māla mākslas centrā, man šī vieta ir ļoti īpaša, kur šeit šobrīd atrodas mākslas galerija. Šeit bija tāds mana vīra tēva, tāds akmeņu dārziņš, kur faktiski pirmajā dzīves gadā daudz laika ratiņos pavadīja mana vecākā meita. Un arī, tā varētu teikt, ir pirmā darbnīca Daugavpilī, kurā es strādāju, jā, un arī
tiešām iepazinu daudzus šeit vietējos keramiķus un māksliniekus. Šī telpa vispār priekš Daugavpils ir ļoti īpaša, jo šeit atradās arī pirmā Daugavpils mākslinieku grupas, tāda kā oficiālā, laikam tā skaitījās Latgales mākslinieku savienības, Daugavpils nodeļas, darbnīca, un arī šobrīd te ir Tautlīdz mākslas studijas Latgala telpas un arī Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas telpas. Ļoti brīnišķīga vieta. Es esmu Jāšas Poļa zīmola radītāja. Zīmols izveidoja pirms 8 gadiem, un tā arī patiesībā dienā ar to nodarbojos starp bērnu audzināšanu, un jau sen jau kā pilnu laika darbu. Ar keramiku es, teiksim tā, ka saslimu diezgan tā neglābjami, un patiesībā ir bijušas reizes, kad ir tā doma, kad vai tas ir mans īsais aicinājums, bet es vienmēr smējos par to, ka tad, kad tu tikko sāc, tu atver krāsni, un tur pilnīgi neviena laba trauka. Neviena, visi brāķi. Un tu aizver priecīgs, izmet ārā un atkal taisi. Tad, kad jau ir pagājuši 8 gadi, tad kaut viena krūzīte ir brāķis, tu analizē, tu pēti, tu esi dusmīgs, un liekas, vai tas vispār ir man, un tā ir tā atšķirība starp to iesācēju tādu prieku, bet jau darbojos citā līmenī. Dienā darbojos ar akmens masu pamatām, bet sāku klāt arī porcelānu. Ir ļoti patīk baltā krāsa. Man darbi sadalās droši vien, kad ikdienā funkcionālajos traukos, un kas ir kā mākslas priekšmeti, kuriem es steidzos atrast ne saimniekus, viņi vienkārši te stāv, atgādina par kaut kādiem notikumiem, par priecīgiem brīžiem, par to, ka tu absolūti nedomā par to, kur tu liksi šos darbus, bet tu vairāk domā tikai par darbu, tā radīšanu, un lai vienkārši viņš tev būtu. Šogad piedalījos arī keramikas bienālē, kas man bija ļoti svarīgi, tiešām ļoti daudz arī netika. Man kā cilvēkam, kurš iemācījies visu pats, tas bija pat arī ļoti liels pārsteigums, ka es tiku cauri tai pirmai kārtai. Tas iedvesmo, protams. Keramikā svarīgi man ir meklēt savu ceļu, cenšos neskatīties internetā, neuzsūkties, kaut kādas idejas atrast pašai. Un tas man ir svarīgi, glazūra. Glazūra tas man ir viens no vissvarīgākajām lietām. Tāpat virpošana, tas tradicionāls varbūt formas, bet tā kā mēģināt viņus attīstīt un pārvērst kaut kā oriģinālā. Keramika tas noteikti ir tāds mans mazais hobija bizness, kurš man patīk. Šīs gads vispār ir daudz, ir pirmoreiz, es atkal pirmoreiz. Un pirmoreiz piedalījos starptautiskā keramikas simpozijā, un man patika tik ļoti, ka tas bija labākais vasaras notikums. Pirmkārt, man patika valoda, izmantot angļu valodu ikdienā šeit tiešām nesanāk. Bija prieks sadarboties ar amerikānistu, izraēli amerikāņu un tiem cilvēkiem, jo patiesībā es no viņām, no šīm visām kultūrām interneta vidē mācos daudz ko, un kad mēs satikāmies, tad bija tā, ka mēs runājam par vienu un to pašu lietu, un tas bija tiešām, tā kā smieklīgi. Viņš saka, tu esi pazīstami? Protams, mēs it kā dzīvojam mazajā Latvijā, bet mēs esam kaut kur turpat, mēs visi esam kaut kādā vienā laivā. Mēs pārzinām gan materiālus, gan instrumentus, un kas ir labs, kas slikts. Un tā kā es strādāju ar, daudz ikdienas trauku radīšanu, man bija viegli sagrupēties, uztaisīt un viss. Tā kā es savu darbu pabeidzu ļoti ātri. Pēc tam domāju, vajadzēja tā vai nevajadzēja, bet kopumā bija labi. Galvenais bija šis eksperiments. Ļoti laba pieredze, ļoti. Tas bija svarīgi. Vasarā es piedalījos vēl arī Krāslavā mākslinieku dienās. Tas bija izaicinājums dedzināt melnajā krāsnī, jo tas ir tas, kas man vispār pat nepatīk. Jo tad es uztaisu tikai formu un viss. Man nav vispār iespēja neko noglazēt, un tad liekas tā, kā tas arī būs viss. Ja? Bet bija interesanti un bija forši tā kā tieši izbaudīt šo procesu, jo es ikdienā to nekad nedarītu.
Bet tad tu izkāp no savas komforta zonas, uztaisi un tā, ir labi. Ņemot Francijas pieredzi, ka tur vienā pilsētā ir 32 keramiķi, tad mēs esam te Preļos tādu pašu vidēju izmēru, mēs esam 3. Tā kā viss normāli. Bet man prieks, ka netik daudz ir spējīgi. Tā teiksim, kuri tiešām tā kā, mēģina ļoti, tā kā izlausties tai keramiķu vidē, pierādīt, ka viņi ir spējīgi. Pasaules, tādā līmenī sāk strādāt. Un vismaz uz to tiecās. Jā, ikdienā mēs jau varam radīt jebko. Mēs varam taisīt krūzītes un tirgot kaut vai katrs otrais iedzīvotājs Preļu. Bet vai tas, ko tu radi, viņam ir pieprasījums, vai tas ir kādam vajadzīgs, vai tev pašam tas patīk? Un cik tad tu tālu gribi sasniegt? Tas ir cits jautājums. Tāpēc es īpaši nesatraucos, jo glazūras tas ir sarežģīts darbs. Pagaidām tāda glazūru fanātus es pārāk daudz neredzu, ja neskaita vecos keramiķus, kas tieši strādā ar visām tām krāsainajām lustrām un tā. Es esmu priecīga, jo man ir tāds savs jau kaut kāds rokraksts, kaut kāds varbūt netika varbūt tās pierasts, šie te visi rāmi, vēl kaut kas. Jā, vienmēr ir grūti uzsākt kaut ko jaunu, vienmēr kāds liekas, ka tas ir sviests pilnīgs, un tu pats arī vienā brīdī domā, ka tā ir, bet ir jautri. Ir jautri pamēģināt, un tajā brīdī ir ok. Jā, un tad tu saproti, man patīk, man vienalga, cik tas liels sviests kādam liekas. Jā. Pa darba dienām es esmu amatnieks, mākslinieks, teiksim, uz noteiktiem pasākumiem. Ja es redzu, ka izsludināts kaut kāds pasākums, tad tiešām es goda vārds tā arī daru, kad es uztaisu kādu darbu, lai būtu lai piedalītos, lai satiktos, lai papriecātos par šiem svētkiem, sanākot kopā, lai tā kā piedalītos konkursā, tiktu vai netiktu, tā kā pacīnītos ar sevi. Iedvesmojos es no materiāla, ja godīgi. Ja es redzu kaut kādus noteiktus materiālus, es salieku to kopā, tā ka es skatos uz kādu mākslinieku un teiktu, es gribētu tā kā viņš. Es tā cenšos uzreiz, ja kāds tā dara, tad uzreiz es negribētu kā viņš. Es gribētu kaut ko savu atrast. Tas ir grūti, tas ir diezgan arī kaitinoši, tāpēc, kad izdomāt ir ļoti grūti, jo ļoti daudz, kas jau ir, un mums to visu, tā kā atkārtoties negribās. Bet prieks, kad kāds tiešām pieiet pie darba, saka dīvaini, bet tāds vēl nav redzēts. Tad es esmu priecīgs. Tāpat bija par sievietēm Rotko, kad viņš bija un tiešām saka, wow, kas tāds ir, tā ir dekupāža. Nē, tas nav, tas ir dekoli, bet līdzīga ideja. Un varbūt man tas pat patīk. Tieši tā atrast kaut kādu savu ceļu, varbūt nepopulāru, teiksim. Bet tas ir tā kā mans, un man nav neērti teikt, man būtu neērti teikt, ka jā, es tur kaut kur paskatījos, es tagad arī tādu taisīšu. Man prieks teikt, jā, tas ir mans absolūti dīvains, bet mans.